Sveiki, draugi! Es turpinu iesākto un ļoti gribu izlasīt no Joe Dispenza grāmatas. Šeit tiek aprakstīts, kā mēs, protams, uzsēsties uz savas negatīvās sajūtas, un ar to sajūtu varam nodzīvot dienu, 2, 3 vai pat arī nedēļu, ja ne vēl ilgāk un neiekrītam pavisam depresijā. Bet jūs jau zinat, un es to jau esmu savas ādas izmēģinājis, ka mēs varam nolikt no šī stāvokļa un ieiet stāvoklī, kurā mēs paši gribam būt. Tātad nomainīt savu negatīvo, nīdošo un depresijā ejošo un to domu, vau, kaut kas nav labi, kaut kā nav, un tu tik jūti, ka no tevis noēd enerģiju, tu vari pārslēgt sevi kā radioaparātu no Honto uz SVH, jo no SVH uz Radio Rīgai. Tas nav svarīgi. Svarīgi ir tas, ka ir tā poga katrā no mums, un vajag tik pārslēgt un būt uz tā viļņa, uz kura tu gribi. Klausamies! Droši vien pazīstat kādu, kurš ir apguvis ciešanas, vai ne? Jūs piezvanāt šādai sievietei un vaicājat, kā tev klājas? Nu tā nevisai. Paklau, mēs ar dažiem draugiem dodamies uz jaunu mākslas galeriju, un tad iesim paēst uz to restorānu, kurā bija tie veselīgie deserti. Pēc tam iesim paklausīties dzīvo mūziku. Vai gribi nākt mums līdz? Nē, man šodien nav noskaņojuma. Ja viņa būtu teikusi, ko patiešām domā, tas skanētu šādi. Es esmu iegaumējusi šo emocionālo stāvokli, un nekas apkārtējā vidē, ne cilvēks, ne pieredzējums, ne apstākļi, ne lieta mani neiekustinās no iekšējā ķīmiskā ciešanu stāvokļa. Es jūtos labāk, ciešot sāpes, nevis atbrīvojoties no tām un esot laimīgai. Pašlaik man patīk šī emocionālā atkarība, un viss, ko jūs vēlaties darīt, varētu to iztraucēt. Vai zināt ko? Tikpat vienkārši mēs varam apgūt arī iekšējo ķīmisko stāvokli, kā prieks un līdzcietība. Ko izvēlēties jūs? Es prieku. Es līdzcietību. Es mīlestību. Jā, es nesaku, ka man vienmēr tas izdodās. Citreiz stundu varu pie tā piedomāt, pie kādām sliktām domām, un pat aizmirst par to, ka es esmu dvēsele, un es varu izvēlēties. Bet tas jau viss ir tikai prakse. Prakse, un ar katru reizi ātrāk un ātrāk un ātrāk un ātrāk, un es gribu iziet tādā līmenī, ka es to domu pat nepielaidīšu sev prāt klāt. Es viņu atsitīšu jau pa gabalu, jo es gribu dzīvot mīlestībā, es gribu dzīvot priekā un baudā par dzīvi. Tāpēc es patiešām piesaucu jūs un zinu, ka es no šī ceļa vairs nekur nenogriezīšu, jo es esmu izbaudījusi to un es zinu, kā tas notiek. Jā, tāpēc esam šeit un tagad un esam savas dzīves noteicēji. Esam savu emocionālā stāvokļa noteicēji, jo mēs to varam. Mēs esam dievi, kas varam radīt realitātes. Tik nedaudz jāpastrādā. Paldies, ka bijāt ar mani, ka esat ar mani, ka noklausījāties. Un, draugi, šīs visas grāmatiņas var dabūt bibliotēkā. Vai, protams, var nopirkt. Šobrīd tik daudzi autori raksta par to, jo mēs možamies. Mēs možamies, ir atmodas laiks, mēs možamies. Un cilvēks, tas, kurš jau ir pamodies, kura dvēsele jau ir pamodusies, noteikti gribēs uzmodināt vēl kādu.
Es mīlu jūs, es tiešām mīlu jūs, es mīlu sevi, es mīlu savu dzīvi, un es redzu, kā izmainīsies dzīve, jo vairāk un vairāk cilvēku modīsies, jo mazāk kļūst naida un dusmu, bet vairāk mīlestības. Tas taču ir kolosāli. Mīlestība ir visspēcīgākais spēks, visspēcīgākais, visstiprākais. Bez nosacījuma mīlestība.